Mani sauc Anna. Es mācos 10. klasē Eiropas tālmācības vidusskolā, un brīvajā laikā es spēlēju hokeju. Es pārgāju tālmācībā, jo man parādījās iespēja spēlēt hokeju Vācijā. Ir daudz vienkāršāk noteikti menedžēt pašam savu laiku. Visi pārbaudas darbi un visi materiāli to pašam ir tiešām vieglāk izdarīt, ka to dari savā laikā, nevis sēdi klasē 8 stundas dienā, un tas man ir ļoti palīdzējis. Hokeju es sāku spēlēt, jo mans brālis vecākais spēlēja hokeju, un man kaut kā iepatikās tas, ka viņš spēlē. Šobrīd hokejas meiteņi tieši ļoti attīstās. Ir dažādas attīstības līgas un arī izlases U18 sieviešu. Šo sezonu man bija 3 ledus treniņi nedēļā, kā arī patstāvīgi trenējos, vai mētāju ripas, vai driblēju, vai tādas lietas individuālās. Kā arī vasarā, kad sezona ir beigusies, turpiniet uz sporta zāli, individuāli attīstos un gatavojos nākamajai sezonai. Bija ļoti daudz iekavēti darbi, bija laiki arī, kad kāds čempionāts ārpus valsts skolas laikā, un pēc tam ir noteikti grūtāk samanedžēt ar skolotājiem, sarunāt, izpildīt visu un kā, un tāds satraukums. Tagad ir daudz vieglāk, jo arī čempionāta laikā es varu caur datoru izpildīt visu vajadzīgo. Man laikam bija prioritāte šajā skolā ir dabaszinību novirziens, jo es nākotnē vēlos kļūt par fizioterapeitu. Un līdz ar to man bija svarīgi, ka ir pastiprināta bioloģija, ķīmija un vispār šī dabaszinību joma. Tas būtu noteikti tikšana sieviešu izlasē. Pirmo gadu šoreiz tiku Spānijā. Nākamgad es došos uz Kanādu spēlēt hokeju, turpināt. Arī tad es turpināšu Eiropas tālmācības vidusskolu, jo es vēlos pabeigt šeit arī vidusskolu.